Khadidža jau gadiem ilgi apmeklē adventistu klīniku Zanzibārā, tik ilgi, ka šis ceļš viņai jau ir pazīstams. Tik ilgi, ka viņa zina, kur apsēsties un kurš viņu sagaidīs, kad tiks nosaukts viņas vārds. Pirmo reizi viņa atnāca, jo bija slima. Viņa turpināja atgriezties, jo par viņu rūpējās. Es šeit ārstējos kopš 2010. gada. Vairāk nekā 10 gadus Khadidža ir atgriezusies šeit dažādos dzīves posmos. Viņai tā nav tikai vieta, kur saņemt ārstēšanu. Tās ir attiecības, kas balstītas uz pastāvību, uz to, ka viņu uzklausa un saprot. Viņu pakalpojumi ir labi, tāpēc, kad es saslimstu, es nāku šeit. Kad vēlos pārbaudīt savu veselību, es nāku šeit. Zanzibārā veselības aprūpes pakalpojumi ir pieejami dažādās iestādēs, tomēr daudzi pacienti joprojām izvēlas nākt šeit, jo viņi tiek labi aprūpēti. Mātes ved bērnus, kuri cieš no infekcijām. Grūtnieces nāk uz regulārām pārbaudēm. Citi ierodas ar elpceļu slimībām, kuņģa problēmām, diabētu vai paaugstinātu asinsspiedienu, stāvokļiem, kuriem nepieciešama nepārtraukta aprūpe. Šādā maznodrošinātā kopienā piekļuva pastāvīgai un uzticamai veselības aprūpei var noteikt, vai nelielas problēmas tiek ārstētas savlaicīgi, vai arī tiek atstātas novārtā līdz brīdim, kad tās kļūst nopietnas. Ārsts Džefrijs Mabula uzņemšanas nodaļā mierīgi pārvietojas no telpas uz telpu. Viņš uzmanīgi klausās, viņš rūpīgi izmeklē, viņš izturas pret katru pacientu ar cieņu un uzmanību. Galvenais iemesls ir tas, ka mēs par viņiem rūpējamies. Mēs strādājam viņu labā, un mums ir kaut kas vairāk nekā citur sniegtie pakalpojumi. Mīlestība pret pacientu. Šīs rūpes ir jūtamas uzreiz. Viņi nav skarbi. Viņi labi uzklausa. Jūs saņemat zāles. Laika gaitā šeit starp cilvēkiem ir izveidojies kas rets – uzticība, taču pati ēka vairs nespēj tam tikt līdzi. Kad līst, ūdens tek cauri griestiem, elektroinstalācija un santehnika ir nolietota. Nepieciešams tik daudz remontu, ka ar nelieliem uzlabojumiem vairs nepietiek. Lai turpinātu kalpot šai kopienai, šai klīnikai ir nepieciešama pilnīga renovācija. Tāpēc gaidāmais 13. sabata ziedojums ir veltīts tieši šai vietai. Šis ziedojums palīdzēs atjaunot adventistu klīniku, radot telpu, kas ļaus turpināt šo uzticamo darbu. Kad mēs uzbūvēsim šo iestādi, pakalpojumu apjoms pieaugs un mīlestība, ko viņi no mums sagaida, kā arī labie pakalpojumi, ko mēs sniedzam, palielinās apmeklētāju skaitu un viņi saņems pienācīgu aprūpi. Paldies, ka sniedzat 13. sabata ziedojumus un atbalstāt misiju. Pateicoties jūsu dāsnumam, Zanzibāras iedzīvotāju attiecības var tikt stiprinātas un cerība tikt saglabāta. For the people of Zanzibar.